ir domāts olfaktoterapijas seans? Principā tas ir domāts ikvienam cilvēkam, kas ir gatavs mainīt sevi, savu iekšējo stāvokli. Mūsu iekšējais stāvoklis veidojas no tā, kādas ir mūsu emocijas. Vai mēs tiekam galā ar kaut kādām situācijām, vai netiekam. Vai tas, ko mēs esam piedzīvojuši bērnībā, ko mēs esam uzkrājuši, kaut kādas aizvainojumus, vai mēs esam piedevuši pārsvarā vecākiem, varbūt radiniekiem, vai neesam. Nav neviena cilvēka uz pasaules, kas nav piedzīvojis kaut kādu aizvainojumu kopš bērnības. Diemžēl tā tas ir. Un agri vai vēlu dzīvē mums nospēlē šīs situācijas, kas izraisa šīs negatīvās emocijas. Un rezultātā mēs iestrēgstam, mēs sākam dzīvot negatīvās emocijās. Un katrai emocijai ir sava vibrāciju skala. Un rezultātā mēs ejam tādā veidā mīnusā savā dzīvē un nespējam atrisināt dzīves piedāvājumus, nespējam sev pieņemt sarežģītās situācijas, mums neveidojās kontakti, labas sadarbības spējas ar citiem, veidojās bosings, mobbings, jo jebkurš, kas uzvedās neadekvāti, nav vērsts uz harmonisku saskarsmi, tas cilvēks ir vairāk traumēts savā bērnībā, savā dzīvē. Un tādā veidā viņš raida šīs visas traumas caur savām sāpēm, izgāžot uz citiem cilvēkiem. Ēteriskās eļļas palīdzēs jums mainīt savu iekšējo stāvokli, jo katrai ēteriskai eļļai ir arī savs vibrācijas līmenis, un tieši tāpēc viņi iedarbojās uz mūsu zemapziņu. Bet, ja jums ir problēmas, piemēram, ar saskarsmi, jums ir grūtības veidot harmoniskas attiecības, jums ir grūtības rast kopīgu valodu ar citiem, jo jūsos dzīvo iekšā aizvainojums, ēteriskā eļļa palīdzēs, mainīt jūsu iekšējo stāvokli, bet jums noteikti būs nepieciešams arī pievērsties kaut kādām izzinošai literatūrai, lai saprastu, kā būtu pareizi veidot šīs attiecības, lai viņas būtu harmoniskas. Jo tas, ka mainīsies tikai jūsu šis iekšējais stāvoklis, nozīmē, ka jūs vairs nepiesaistīsiet sev negatīvas situācijas, tāda paša veida cilvēkus, bet, lai jūs attīstītos, jums ir kaut kas jādara arī sava iekšējā stāvokļa uzlabošanai, zināšanu iegūšanai, tātad ir jāaug arī līdzi un ir jāmainās. Un ēteriskās eļļas ir ļoti labs palīgs tieši šajā ziņā, ka viņas strādā tieši ar emocijām, viņas palīdz mainīt mūsu stāvokli, ja, piemēram, jums ir eksāmeni ļoti nopietni, jums ir grūtības koncentrēties, jums ir kaut kāds trauksmes stāvoklis, jums ir visa pamatā faktiski, visas slimības, kas ir, vairums, es nevarētu teikt, ka visas, bet vairums slimības ir balstīts tieši uz tā pamata, kādas ir bijušas mūsu emocijas, ko mēs esam sevī uzņēmuši un ko mēs sevī visu laiku nesam. Savā prātā mēs visu laiku to pārdzīvojam un līdz ar to mūsu ķermenis un mūsu emocijas līdz ar to visu laiku atkārtojas. Mēs piedzīvojam ikreiz vienu un to pašu. Un ēteriskās eļļas jums palīdzēs to visu izmainīt un ieiet jaunā dzīves realitātē, piesaistīt jaunas situācijas, jaunas apstākļus un jaunus cilvēkus. Olfaktoterapijas seans Rietumē Eiropā maksā aptuveni 120 līdz 150 eiro viens seans. Tā kā es patreiz esmu mācību noslēguma posmā, es jums piedāvāju lētākām naudiņām iziet pie manis šo seansu,
jo man ir arī jākārto eksāmens faktoterapijā. Es pieņemšu 19. aprīlī, tas ir Čaka ielā 91, dzīvoklis 6, tur ir telpas, kur ir iespēja tātad atsevišķā kabinetā iziet šo faktoterapijas seansu un notestēt, kuras eļļas attiecīgi pa tēmām, kuras eļļas jums der, kuras eļļas jums ir vairāk patīkamas un kura jums ir super patīkama, kur jūs strādāsiet caur šādu te inhalātoru. Tātad, ja jums tas ir svarīgi, ja jūs gribat iziet dzīvē jaunā līmenī, es jūs aicinu pieteikties uz 19. aprīli, tātad pieņemšana būs aptuveni pusotru stundu viens seans, un no 10. līdz 16. jūs varat no sākuma jūs pieskaties pie manis. Tātad es jums pierakstu un tikai pēc tam jūs veicat apmaksu caur manu mājaslapu. Ja jūs liekat sevi savā dzīvē pirmajā vietā, tad jūsu dzīve pilnīgi noteikti mainīsies un tā ies uz augšu. Mājaslapā jūs redzēsiet arī, kāda ir cena, un 21 dienu, ko jūs elposiet šo aromātu, jūs novērosiet, kāds būs jūsu pārmaiņas, un mēs ar jums uzturēsim kontaktus, ik pa laikam sazinoties, lai jūs arī spētu sevi novērot un arī rīkoties pēc tam jau savā dzīvē savādāk. Tiekamies, nāciet, piesakieties. Kopumā tātad es pieņemšu tikai 4 cilvēkus tajā dienā. Es ceru, ka jūs izvēlēsieties sevi un jūsu dzīve sāks skanēt vai iet pilnīgi jaunā jūsu dzīves versijā. Tiekamies!